Viņi mani redz? Nē? Otrā pusē? Čau, Anna un Mārija! Sanāk, ka, ja jūs šo skatāties, tad ir vai nu agrs rīts, vai nu vēla nakts. Bet notikumi jums ir bijuši daudz, tāpēc es būšu īss un gari nerunāšu. Bet es nevarēju jūs neapsveikt. Un man gribējās jums sagādāt pārsteigumu, tāpēc tas notiek šādi. Rīt, vai pareizāk sakot, jau šodien, ir jūsu pirmā diena kā jaunai ģimenei. Tāpēc tas jums būs kaut kas jauns, bet es būšu nejauks un sabojāšu jums šo pārsteigumu. Nekas nemainīsies. Nekas nemainīsies, ja jūs būsiet viens otram tādi, kādi jūs bijāt līdz šodienai un šodien. Bet viena lieta gan ir mainījusies kopš vakardienas, ir tas, ka jūs viens otram esat apsolījušies. Ļoti svarīgi šo apsolījumu turēt. Sākumā tas būs baigi viegli. Gadiem ritot, tas būs arvien grūtāk un grūtāk. Ja gribēsiet, es domāju, ka jums sanāks. Jo tas nav vieglais darbs, tas jums nav 2 nedēļas mežā ar ierodzi gulēt sunās vai 2 vārījumus, 30 litrīgus kegus pa noliktavu staipīt. Tas ir savādāk, tas ir daudz grūtāk. Mans novēlējums jums ir gribēt to darīt, gribēt pie tā strādāt, gribēt pie tā piestrādāt. Un padoms, ja man ir jādod padoms jaunai ģimenei, tad es teiktu tā: nekad necentieties viens otru pārveidot. Jūs viņu sastapāt tādu, kāda viņš bija. Jūs varat cilvēku padarīt tikai labāku, bet pārveidot nebūs, nesanāks. Es zinu, ko es runāju. Tālāk, mīlīši, novēlu jums saldu, puķainu un gaisīgu šodienu. Un arī atlikušo turpmāko dzīvi.